Tad, kas, manuprāt, jebkuru dizainu ikonu padara patieši pa ikonu, ir tas, kad ir jaunas formas, jauni materiāli un cilvēku acu pievilināšanas jauns objekts, kurš ir patīkams, kurš spēj iedarēties jebkurā vidē un ar savu formu izceļās uz citu darbu fonu. Pēc darba atnākot mājā, mēs vienmēr iekrītam divānā, un tas ir mūsu vieta, kur mēs varam atpūsties, bet ir brīži, kad pārbraucienos, kas ir sabiedriskā transporta vilciens, autobus, vai arī turpat lidostās, mēs pa spilveni, kur vēlamies atgulties, izmantojam, kas mums par rokai. Tas ir jakas, somas, pēc savā variantā 2 vienā, kas ir soma ar piebilšamiem 2 madračiem, praktiski spilveniem abās pusēs, ko tu droši var izmantot kā sev zem galvas paliekam spilveni vai atstējam, un tu nekādā veidā neietekmēs neko iekšā, kas tur atrodas. Es uzskatu, ka Bika pildspalva ir ikona tādēļ, ka Marsals Biks radīja vienkārši kaut ko tādu jaunu pavirzienu, tā kā throwaway kultūru, kuru pildspalvas agrāk bija tādas vienreizēja iespējamība, viņas, tā kā, kad tu nopērci, tev viņi ir kā vienīgā, kur tu lieto un mūžīgi, bet viņš izveidoja viņu tādu, kad tas bija ikdienas lietošanai, un Bika kristāli ar to arī pazīstam, ka pildspalvas, viņi ļoti ātri pazūd, es nopirku viņas 10, un man viņas dažu dienu laikā visas bija kaut kur izmētātas, un pēc tam lēnām nāca atpakaļ. Un es arī paņēmu par pamatu sev, un es paņēmu 3 ieradumus, ko cilvēki ar viņu dara. Skricelē, grauž un spēlējas. Un tad es izstrādāju arī 3 darbus, katru savā mēdījā. Viens ir raksts no skricelējumiem, savāc no dažādu cilvēku piezīmītas un izveidoju tapeti. Tad otrais ir graušana, kur es paņēmu pildspalvas kortīti, palielināju 3 reizes un uztaisīju USB. Tas ir tā ironija par to, ka tajā laikā cilvēki viņu grauza, bet mūsdienās cilvēki jau pildspalvas reti kad lieto, un tāpēc tas vairāk pielāgojas tam mūsdienu laikam. Un trešais tad ir video, kas ir, viņš ir jāklausās tieši un jāskatās, jo viņš veido tādu mudžekli no visiem tiem tipiskākajām kustībām, kurus tu dari, kad tu spēlējies pildspalvu. Un tad man viņš tāds mākslas darbiņš maziņš. Par dizaina ikonu priekšmets varbūt tad, manuprāt, ja viņi ieraugot uzreiz, jebkurš cilvēks var saprast, tā kā, wow, ir kaut kas, pievērš uzmanību un var saprast uzreiz, kāpēc šis priekšmets vispār pastāv pasaulē. Dizaina ikonai ir jābūt kam vairāk ar filozofiju apakšā, kas palīdz cilvēku personībai arī veidoties un parādīt to personību gan lietotāju, gan paša dizaineri. Un šos principus ņemot vērā, es arī centos izveidot savu priekšmetu, kuru es radīju iespaidojoties no franču dizaina ikonas Filipa Starka Zobirstītes un radīju flapstiņu un slotiņu, kas arī ir ļoti personību izceļoša, parādoša tās lietotājiem. Tā nav tik intīma kā pati Zobirstīte, tā ir tāds prieciņš, ar ko var dalīties ikdienā arī ar citiem. Bet es domāju, ka sanāca arī, un tas arī tā var redzēt uzreiz, kāpēc tādam ir jāpastāv, un arī Zobirstīte uzreiz var redzēt.